Pareizi, Bianka, mēs runājam par vēl vienu dienu, kad Hezbollah veic nepārtrauktus dronu un raķešu uzbrukumus Ziemeļizrēlai. Pēdējās stundas laikā mums bija gaisa trauksmes sirēnas arī Galilejas ziemeļdaļā, tādās vietās kā Manara, Mizgavam, Kirjat Šmona, kā arī Rietumgalilejas apgabalos šeit. Hanita, agrāk bija pat drona trauksmes sirēna vai arī sirēnas Ako pilsētā, kas atrodas uz dienvidiem no vietas, kur es šobrīd stāvu. Un kā jūs aprakstījāt situāciju uz vietas? Skolas nav atvērtas. Šeit nav vietas, tiešām ir ārkārtas situācijas līmenis. Ielas bija tukšas. Neredzēju nevienu gājēju uz ielas, cilvēki patvērušies mājās, pat ja nav izsludināts patveršanās rīkojums. Tikmēr Izraels uzlidojumi Dienvidlibānā turpinās, koncentrējoties uz centrālo Tīras pilsētu, kas atrodas piekrastē, vienu no lielākajām pilsētām Dienvidlibānā, kā arī vairākos citos Dienvidlibānas reģionos. Tas sakrīt ar sauszemes spēku virzību, kas sasnieguši dziļāko punktu Dienvidlibānā pēdējo 26 gadu laikā, kopš izvešanas 2000 gadā. Un parunāsim par Izraēlas aizsardzības spēku IAS Bofortas pils ieņemšanas nozīmi gan militāri, gan simboliski. Jā, Bianka, tas galvenokārt ir simboliski. Zini, Izrēlai rokas ir vairāk vai mazāk sasietas attiecībā uz to, ko tā var darīt. Runājot par mēģinājumiem likt Hezbollah maksāt cenu, mēs neredzam plašus triecienus Hezbollah centrālajai nervu sistēmai, kas atrodas Beirūtas dienvidu priekšpilsētās. Tāpēc mēs redzam vairāk simboliskas darbības uz vietas. Tas nenozīmē, ka Izraēlas spēku drošības zonas paplašināšanai nav militāras nozīmes. Bet ja jūs runājat ar Ziemeļizraēlas iedzīvotājiem, viņiem uzvaras simbols nav Izraēlas karogs uz gandrīz 1000 gadus vecas krustneša cietokšņa, bet gan dzīve šeit, Ziemeļizraēlā. Atgriešanās pie normālas dzīves, bērni iet uz skolu, uzņēmumi darbojas kā parasti. Un tas nenotiek neatkarīgi no tā, vai tiek ieņemts strateģiski izvietotais un pāraugošais Bofortas pils cietoksnis. Tikai 9 kilometrus, tas ir 5 jūdzes no citas lielas pilsētas Dienvidlibānā, kas ir Nabatija, kas varētu norādīt uz to, kādi ir nākamie plāni. Bet pašlaik šī pils, Boforas pils ieņemšana nav izšķirošs pavērsiens uz vietas. Tas vairāk attiecas uz to, ko Izraēlas aizsardzības spēki dara pēdējo 48, 72 stundu laikā. Un tas ir paplašina savu kontroli pār teritoriju Dienvidlibānā. Pareizi, tātad tas ir drīzāk simboliski vairāk no tā, ko esam redzējuši pēdējās dienās, bet cik kontrolēta ir situācija šobrīd? Ko mēs varam sagaidīt tuvākajās stundās un dienās? Skaties, Bianka, mums jāuzdod sev jautājums, kāpēc vispār Hezbollah eskalē situāciju? Tā nolēma to darīt, kamēr Vašingtona notika diplomātiskas sarunas militārā līmenī starp Libānas un Izraēlas amatpersonām. Šis ir viņu veids, kā mēģināt izjaukt sarunas. Viņi cenšas panākt, lai sarunas sabruktu un ieraut tajā arī Libānu, jo zina, ka paplašinot raķešu un dronu uzbrukumus Ziemeļizrēlai, arī intensitātes ziņā, kā arī attāluma un dziļuma ziņā, cik tālu no robežas sniedzas viņu uzbrukumi, tas izraisīs arī nozīmīgāku Izraēlas atbildi. Un viņiem lielāki postījumi Libānā nozīmē lielāku spriedzi sarunās. Tātad, ko Hezbollah mēģina darīt, ir mudināt Izraēlu pastiprināt triecienus Dienvidlibānā, cerot, ka tas izjauks diplomātiskos centienus starp Beirūtu un Jeruzalemi. Labi, Ariela Ostrama, vecākā tuvējo austrumu korespondente. Liels paldies un esiet drošībā! Kamēr Izraēlas drošības iestādes izvērtē savas nākamās darbības Libānā, Nacionālās drošības ministrs Tamars Ben-Gvirs ir izplatījis publisku aicinājumu Benjaminam Netanjahu, mudinot premjerministru uzbrukt Hezbollah bastioniem Beirūtā. Mēs atrodamies pie ziemeļu robežas Štulā. Mēs esam šeit pie ziemeļu robežas Štulā. Un mēs ļoti skaidri sakām, ka mums ir jāiznīcina Dahija. Es iebildu pret iepriekšējo pamieru. Un šodien es saku, ka mums tas arī jāiznīcina. IDF dara savu darbu. Tur ir 600 Hezbollah locekļu. Pateicoties Dievam, kuri pēdējās nedēļās ir likvidēti.
Bet ar to nepietiek. Ar viņiem notiek dahija. Mums jāvēršas pret dahiju. Jāiznīcina to un vēlreiz jāiznīcina. Hezbollah ir dahija. Iznīciniet to. Hezbollah. Dahija. Es to daru ar Hezbollah Gadahijā. Es to saku arī šeit, un es to saku mūsu cienījamajam premjerministram. Cienījamais premjerministra Benjamin Netanjahu. Es tevi mīlu, es tevi novērtēju, bet ir pienācis laiks nolīdzināt dahija. Mēs cienām prezidentu Trumpu. Mums viņam jāpateicās par partnerību. Bet sarkanā līnija ir kaitējums karavīriem, kaitējums civiliedzīvotājiem, un dahija ir jānolīdzina. Izraēlas Nacionālās drošības ministrs nekad nebaidās paust savu viedokli. Tagad sarunai studijā pievienojas vecākais korespondents Uens Alčulers. Bianka? Vai tu zināji, ka viņš vēlas, lai dahija tiek nolīdzināts līdz ar zemi? Es to nedzirdēju. Nezinu, vai visi to pamanīja. Pirms mēs pievēršamies komentāram par to, ko Bens Gvīrs teica un cik svarīgi vai paredzami tas ir, paskatīsimies uz kopainu. Paralēli visam, kas notiek uz zemes un gaisā, rit sarunas. Kāda ir situācija šajā jautājumā? Jā, tā ir kā paralēla pasaule, ja tā var teikt, Bianka. Pagājušajā piekdienā Libānas militārā delegācija devās uz Pentagonu, lai prezentētu, kā Libānas armija redz situāciju un kā viņi saredz turpmāko sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm un Izraēlu. Haaretz ziņoja, ka kāds Izraēlas avots teica, ka ideja bija atšķirībā no tā, kas notika 2024. gada novembrī ar to pamiera vienošanos. Šoreiz Libānas armija izveidotu īpašas vienības, kuras tiktu īpaši apmācītas un rūpīgi pārbaudītas, un tieši šīs vienības būtu tās, kas galu galā dotos un apbruņotu Hezbollah. Taču kāds Libānas amatpersonas sacīja Al Jazeera, ka šādas vienības netiks izveidotas. Un Bianka, nākamais solis – politiskās sarunas, kuras, kā ziņots, notiks ar abiem vēstniekiem – Jehiela Leiters no Izraēlas puses un Libānas vēstnieku Vašingtonā no otras puses otrdien un trešdien, lai apspriestu politisko virzienu. Bianka, man šķiet, ka ir patiesa sajūta, ka šīs sarunas ir zaudējušas tempu. Es domāju, ka tāpēc, ka Libānas valdība ir secinājusi, ka Izraēla nespēs izšķiroši sakaut Hezbollah. Savienotās valstis nespēs izšķiroši sakaut Irānu. Un tāpēc spēku līdzsvars Libānas iekšienē nav pietiekami mainījies, lai valdība varētu uzņemties riskus pārdomātā, realistiskā un saprātīgā veidā, lai patiešām varētu stāties pretī Hezbollah un atņemt tai ieročus. Un kamēr tā ir, šķiet, ka viņi nav gatavi spērt pat mazākus soļus, piemēram, atvieglot Libānas drakonisko likumu par kontaktiem ar Izraēlu. Un pēc ļoti drosmīgajiem soļiem, ko Libānas valdība veica pirmajā sarunu kārtā, jāsaka, ka šīs sarunas šķiet ir izsīkušas, pat ja tās turpinās tikai formāli. Tātad vismaz strupceļš un priekšā sarežģīti izaicinājumi. Ja skatāmies no Izraēlas puses, premjerministrs Benjamins Netanjahu, kādas ir viņa intereses šobrīd, īpaši raugoties uz situāciju ar Irānu, kur visticamāk karš netiks atsākts? Tas joprojām varētu notikt, taču šķiet, ka tur briest vienošanās. Kādas ir viņa intereses attiecībā uz Hezbollah šobrīd? Jā, tev ir taisnība, ka visi šeit raugās uz Irānu, Bianka. Bet kā tu zini, Libānas jautājums Izraēlas sabiedrībai lielā mērā ir atsevišķs jautājums. Mēs tikko dzirdējām Nacionālās drošības ministru Tamaru Ben-Gviru. Viņš teiktu nolīdzināt dahiju neatkarīgi no apstākļiem. Bet realitāte ir tāda, Bianka, ka izrēlieši ar dažādiem politiskiem uzskatiem izjūt patiesu līdzjūtību un empātiju. Un saikni ar tiem, kuri dzīvo valsts ziemeļu daļā, kuri atrodas apšaudē, kuri atkal nevarēs sūtīt savus bērnus uz skolu Kirjat Šmonā pie Libānas robežas. Un sabiedrībā kopumā valda patiesa vilšanās sajūta un patiesa solidaritātes izjūta ar cilvēkiem valsts ziemeļos. Un Ben-Gvirs tādēļ kā parasti runā no savas un savu vēlētāju perspektīvas. Bet Bianka, tas atspoguļo daudz lielāku Izraēlas sabiedrības daļu nekā parasti. Cilvēki ir ārkārtīgi neapmierināti. Un kā viņš teica, Donalds Trumps varbūt redz Amerikas intereses savā veidā, bet Izraēlas intereses šajā ziņā var būt atšķirīgas. Hezbollah varētu būt pārkāpusi Izraēlas sarkano līniju, un tāpēc premjerministrs ir devis atļauju armijai doties ārpus Izraēlas drošības zonas Dienvidlibānā un rīkoties stingrāk un agresīvāk. Un tam ir daudz plašāks sabiedrības atbalsts, krietni pārsniedzot Ben-Gvira un viņa vēlētāju loku. Vai mēs šobrīd redzam lielāku plaisu starp ASV un Izraēlu, kā arī Izraēlas interesēm, nekā pirms mēneša, 2 mēnešiem vai pat pirms kara?
Nu, mēs šeit neesam redzējuši publisku plaisu un sarunas turpinās. Es domāju, ka nākotnē noteikti pastāvēs atšķirīgas intereses, Bianka. Tā varētu būt. Un es domāju, ka Netanjahu un ne pirmo reizi būs jāmēģina izskaidrot Donaldam Trumpam, kāpēc. Tas ir tik svarīgi Izrēlai, un tāpēc tam vajadzētu būt prioritātei arī Amerikas Savienotajām valstīm. Un kāpēc? Atļauj Hezbollah saglabāt pārsvaru spēku līdzsvarā Libānā, turpināt apšaudīt Izraēlas civiliedzīvotājus un karavīrus. Un Izraēlas armijai savukārt pēc iespējas ātrāk jāatrod risinājums šo ar optiskās šķiedras kabeli vadāmo dronu problēmai, jo šīs lietas gal galā ir svarīgas arī Amerikas Savienotajām valstīm. Un Netanjahu jebkurā gadījumā gan Izraēlas interesēs, gan arī tāpēc viņš piekāpās Donaldam Trumpam, kurš ir viņa liels politiskais atbalstītājs, Netanjahu savai politiskajai izdzīvošanai, dodoties vēlēšanās. Pilsēta Kirjat Šmona, par kuru mēs tikko runājām, Bianka, kur atkal vecāki nevar sūtīt savus bērnus uz skolu. Tā tradicionāli ir Likud partijas bastions, tie ir Netanjahu vēlētāji. Un ja viņi būs neapmierināti vēlēšanu dienā, viņi varētu izrādīt savu dusmas pret Likudu un Netanjahu, un viņa balsis varētu tikt sadzirdētas plašākā sabiedrībā. Atkal ar Izraēlas sabiedrību, kas ļoti jūt līdzi tam, kas notiek ziemeļos un ziemeļiedzīvotājiem. Labi. Owens Altmans, vecākais korespondents, liels paldies jums!